1924. gadā Adolfs Hitlers uzraksta savu naidpilno grāmatu Mein Kampf – Mana cīņa, kura beidzas ar fanātisku kliedzienu. Valsts, kura atsakās no rasu sajaukšanās, reiz kļūst par pasaules valdnieci. Adolfs Hitlers, dzimis 1889. gada 20. aprīlī, 1945. gada 30. aprīlī izdara pašnāvību. Kā šim no nekurienes nākušiem austrietim izdevās pakļaut Vāciju? Kādā zemē viņš sēja naida un vardarbības sēklu? Hitlers ar nacistiem noveda pasauli līdz apokalipsei. Apokalipse. Hitlers. Pirmā sērija – Draudi. Izabelles Klārkas un Daniela Kostela filma. Kā tas varēja notikt? Savā Mein Kampf Hitlers raksta: Pirmais pasaules karš manā dzīvē bija neaizmirstamākais un cildinākais notikums. Kaprālis Adolfs Hitlers 4 gadus ir ziņnesis Bavārijas 16. kājnieku pulkā. Viņš skraida pa tranšajām, nododot pavēles. Bīstams dienests, kuru atalgo ar dzelzs krustu. Šo dzelzs krustu viņš vienmēr nesās zem nacistu partijas nozīmes. – 1914. 18. gada kara laikā Hitlers, tāpat kā daudzi šī baisā konflikta karievi, apjēdz, ka cilvēka dzīvība nav nekā vērta. Pamazām Hitlers kļūst par dedzīgu nacionālistu. Tieši tranšajās dzimst vēl neskaidra doma, ka reiz viņš varētu izcelt un aizstāvēt savus cietušos biedrus. Proti, pievērsties politikai. Hitlers vienmēr pratīs izmantot savu saikni ar bijušajiem cīnītājiem. Tā notiek arī pēc 15 gadiem viņa uzrunā firmas Siemens strādniekiem. Dārgie tautieši, dārgie vācu strādnieki, es nāku no jūsu rindām. Esmu bijis jūsējais, jūsu vidū 4,5 kara gadus. Un pamazām, pateicoties savai neatlaidībai un mācībām, kaut zinu, ko nozīmē bats, esmu ticis ar to galā. Tomēr savā dziļākajā būtībā esmu palicis tas pats, kas bijis vienmēr. Daži notikumi nostiprina viņa politisko apņēmību. 1918. gada 13. oktobra naktī gāzu uzbrukuma laikā Hitlers uz laiku kļūst akls. Viņu evakuēja uz aizmuguris hospitāli, pēc tam uz Vāciju. Pa to laiku frontē Vācu armija atkāpjas,
Gūstekņu kļūst arvien vairāk. Visur valda naids, kā redzams no uzvarētāju uzvedības. Kādam vācu kareivim franču kareivis nozog pēdējo – pīpi. Sagūstītie Vācijas imperatora Vilhelma II kareivji mēģina saglabāt pašcieņu, ejot cauri franču vai beļģu ciematiem, kurus paši postījuši 4 gadus. Vācu armijas paliekas atkāpjas. Tas notiek stingrā kārtībā ar visu bruņojumu. Šie karavīri saglabās sirdī rūgtumu par sakāvi, bet galēji labējie propagandisti vainos tos, kas palika aizmugurē par dzimtenes nodevību un sarunu sākšanu ar ienaidnieku. Tieši šobrīd Hitlers uzskatīs par izšķirošu. Viņš atveseļojas lēni un beidzot atgūst redzi Pāzevalkas karhospitālī Berlīnes ziemeļos, kur ārstē kaujās gūto nervu sistēmas traucējumu sekas. Hitlers stāsta, ka uzzinot par imperatora atkāpšanos no troņa un monarhijas galu, republikas dibināšanu un 1918. gada pamieru, kas iezīmē vācu sakāvi, viņš dzirdējis iekšēju balsi. Viņš saka: šī balss mani aicināja atbrīvot vācu tautu un atjaunot Vācijas varenību. Hitlers nepārtraukti piemin šo epizodi un pārvērš hospitālu par īstu savas brīnumainās misijas templi. Virs viņa krūšu tēla tiks iegravētas rindas no Mein Kampf. Tieši tad es nolēmu pievērsties politikai. Šai vīzijai Hitlers pievienos savu apsēstību. Viņa izpratnē vācu ērgli nogalina ebreji. Mein Kampf viņš raksta: ja mēs kara sākumā vai tā gaitā kaut reizi būtu noindējuši ar gāzi kādus 12–15 tūkstoši tautas korumpētāju ebreju, tad miljoniem upuru nebūtu bijuši velti. Jau 1916. gada beigās impērijas armijas vadoņi maršals Hindenburgs un viņa vietnieks ģenerālis Ludendorfs ultranacionālismu uzplūdā bija pavēlējuši veikt to ebreju militāru personu uzskaiti, kurus neuzskatīja par patriotiem. Antisemītisms radies sen un bijis visur. Sava likteņa vajāti gan nabadzīgie geto ebreji, gan tā sauktie asimilētie buržuji laiku pa laikam kļuva par parmajiem zēniem visās krīzēs. Krievijā 20. gadsimta sākumā viņi kļuva par pogromu, slaktiņu upuriem. Daudz no tiem bēga arī uz Vāciju. Tomēr galvenais jautājums ir, vai Hitlers pats bija ebrejs? Viens no visvairāk slēptajiem faktiem Hitlera režīma laikā ir tas, ka viņš nevar pierādīt pretējo. Viņš nezina, kas bijis viens no viņa vecstāviem. Hitlera tēva tēvs bija nezināms. Vecmāmiņa beidzot apprecējās ar dzirnavnieku Johanu Hitleru, kas atzina bērnu un deva tam savu uzvārdu. Pēc nacistu likumiem Hitlers nepilda tās augtos asins aizsardzības kritērijus, kas obligāti visiem vāciešiem, ja viņi vēlas izbēgt no vajāšanas. Jāpierāda, ka neviens no 4 vecvecākiem nav bijis ebrejs. Hitlers nevar pierādīt, ka viņš nav ebrejs. Ādolfs Hitlers piedzimst 1889. gada 20. aprīlī katoļu ģimenē, tolaik Austro-Ungārijas impērijā Braunavā pie Innas,
mazā pilsētiņā uz robežas ar Vācijas impēriju. Viņa tēvs ir muitnieks. Būdams atraitnis, viņš aprecēja par sevi daudz jaunāko māsīcu. Tātad tā ir asins radinieku laulība. Bērnībā Hitlers tēva darba dēļ bieži maina dzīvesvietu. Pamatskolā būdams paraugskolēns, 8 gadu vecumā zēns piedalās šī klostera misēs. Viņš dzied un ir sajūsmā par priesteru pašu uzupurēšanos. Viņš abrīno to misijas apziņu. Viņš pamana uz klostera frontona savādu krustu. Tas kļūs par kāškrusta nacistu emblēmas priekšteci. Hitlers bieži atcerēsies klostera krustu, kā zīmi savam aicinājumam. Šis krusts jau gadu tūkstošiem Indijā bijis nepārtrauktās cilvēces attīstības simbols. Nacisti to pārveidojuši par āriešu zīmi. Tā ir mītiska liela auguma gaišmatainu, zilacēnu cilvēku rase, kurai Hitlers piešķirs ķiveri un augstākās rases mistiku. Mūsuprāt, nākotnes vācu zēnam jābūt slaidam, staltam, ātram kā medību sunim, izturīgam kā āda un cietam kā dzelzs. Mēs esam apņēmības pilni radīt jaunu rasi. Pats Hitlers pieaugot neatbildīs šai definīcijai. Viņš ir mātes luteklis. Viņš atgriezīsies Austrijas laukos savas karjeras izšķirošos brīžos, kā šajā, dažas nedēļas pirms Polijas iekarošanas un Otrā pasaules kara izraisīšanas. Šos Hitlera bērnības mājas kadrus filmējusi un montējusi viņa mīļākā Eva Brauna. Filmiņas nosaukums Fīrers apmeklē savu dzimtenīti 1939. gada 12. jūnijas. Viņš apstājas, lai noliktu ziedus pie vecāku kapa, kā ierasts. Ne jau tēva dēļ, kurš bija autoritāra persona ar noslieci uz alkoholismu. Toties māte, kas nomira 47 gadu vecumā no vēža, bija vienīgais cilvēks pasaulē, kuru Hitlers patiesi mīlēja. Katrā Fīrera dzimšanas dienā viņa būs goda vietā, bet pēdējā brīdī bunkurā pie viņa būs mātes portrets. Patiesībā viņam bija konflikts ar tēvu, jo tas vēlējās, lai dēls kļūtu par ierēdni. Tomēr Hitlers nekad nekur nemācīsies, kaut gan pretenciozi apgalvos, ka saņēmis augstu izglītību. Pēc mātes nāves 19 gadus vecais Hitlers dodas uz Vīni. Viņš nedomā par politiku, jo sapņo iestāties Mākslas akadēmijā. Pateicoties nelielam mantojumam, viņš varēs sākt mākslinieka un bohēmas dzīvi. Tolaik Vīna ir viens no Eiropas intelektuālajiem centriem. Hitlers atklāja šo pasauli, kur aristokrāti un liela buržuāzijas spožās aprindas izjūt sociālistu sarkano karogu spiedienu. Nācis no provinces, viņš ierauga daudzās kopienas, kas apdzīvo Austro-Ungārijas impērijas galvaspilsētu. Čehus, poļus, itāļus, horvātus un ebrejus. Vēlāk viņš teiks, es to uztvēru kā rasu profanācijas iemiesojumu. Viņš piesakās Mākslas akadēmijas konkursam, kuram gatavojas kā diletants, jo viņam piemīt daudz godkāres, bet maz drosmes. Viņu nepieņem. Sako smags periods pirms Pirmā pasaules kara, kad viņš dzīvo vīriešu patversmē un pārtiek no pastkaršu zīmēšanas turistiem. Par nopelnīto naudas mazumiņu viņš iet klausīties operā Vāgneru. Kāds no bērnības draugiem stāsta, ka Vāgners Hitleru novedis transā. Hitlers dzīvodams pieticīgi sapņo par ģermāņu leģendāriem varoņiem.
Viena no viņa iemīļotākajām operām ir Rienci, kurā jauns kareivis sajūt misiju glābt savu tautu. Mobilizācija. 1914. gada 2. augustā Hitleram ir 25 gadi. Kara pieteikums viņu izrauj no neveiksmīgā mākslinieka dzīves. Viņš bēg no Austrijas, lai nebūtu jādienē, un nonāk Vācijā, Minhenē, kur pakļaujas nacionālisma neprātam, kas visus eiropiešus ved pretī lielajam slaktiņam. Entuziasma pārņemto Hitleru atpazīst pūlī kara pieteikuma laikā. Šī fotogrāfija parādīsies vēlēšanu laikā 1932. gadā. Nacisti to plaši izplatīs. Pretinieki liekas, ka tā ir fotomontāža. Bet viens ir skaidrs. Hitlers tur tiešām bija. Viņš karoja, un karš viņu radīja. Pēc 4 gadiem viņš ar savu pulku atgriežas Minhenē, Vācijā, kurā notiek revolūcija. Hitleram ir 30 gadu. Viņu gaida izšķirošs periods. Viņš vēlas palikt armijā, kas garantē kārtību un stabilitāti jaunajam sociālistu prezidenta Friedriha Eberta režīmam. Jaunajai republikai jāstājas pretī marksistu revolucionārajai kustībai. Spartakieši mēģina tikt pie varas tāpat, kā to pirms 2 gadiem izdarīja boļševiki Krievijā. Armija tos apspiež, palīdzot nacionālistu brīvprātīgajiem, nākamajam nacistu partijas kodolam. Armijā Hitlers cenšas. Viņam vajag jumtu un ēdienu, tāpēc Hitlers gatavs uz jebkuru zemisku rīcību. Viņš kļūst par ziņotāju. Denuncē pulka biedrus, kurus tur aizdomās kā sarkanos. Viņa nesaudzīgo attieksmi pret revolucionāriem pamana virsnieki, kuriem svarīgi cīnīties pret komunistu idejām. Viņi uzdod Hitleram misiju – politiski audzināt kareivjus un repatriētos gūstekņus. Hitlera tā laika priekšnieks ieraksta savā ziņojumā. Viņš ir dzimis tribūns, kam piemīt fanātisms un populista stils. Viņš piesaista uzmanību un liek piekrist savām domām. Hitlers saka, tajā brīdī es sapratu, ka protu runāt. Vēlāk viņš apgūs uzstāšanās mākslu un spēju valdīt pār publiku. Jau karjeras sākumā Hitlers prata audzēt spriedzi, lai pēc tam klausītājiem liktu dzirdēt to, ko viņi vēlas. 1919. gadā viņš paziņoja, ka Versaļas līgums ir nacionāls kauns. Pēc mēnešiem ilgām sarunām uzvarētāji, īpaši Francija, Anglija un Savienotās valstis, uzspiež Vācijai ļoti smagus noteikumus mieram, it kā tā būtu vienīgā milzīgā slaktiņa vaininiece. – 1919. gada 28. jūnijā noslēgtais Versaļas līgums liek Vācijai maksāt milzīgas reparācijas, kuras būs smags sloks ekonomikai un izraisīs milzu neapmierinātību Vācijā. Tā zaudēs arī 13% teritorijas un 10 daļu iedzīvotāju.
Elzasa un Lotringa tiek atdotas Francijai, un viss Reinas kreisais krasts tiek demilitarizēts. Tā laika vācu filma rāda robežu sadalījumu. Ļaunākā ir Austrumprūsijas atdalīšana, lai atjaunotu Polijas 18. gadsimta robežas un dotu tai pieeju jūrai. Dansigas koridors kļūst par otrā pasaules kara izraisītāju. Vācieši izjūt kā pazemojumu sabiedroto prasību atbruņot pusmilitāros formējumus, kas bija cīnījušies pret revolūciju. Viņu redz, kā iznīcina viņu zemūdenes. Bruņu kuģus. Gaisa floti. Vācu armija samazina līdz 100 000 vīru. Hitleru pret paša gribu demobilizē. Viņš atrodas trauksmainajā Bavārijā, kur vairojas galēji labēji noskaņotas grupas. Viņu pirmoreiz filmē DAP, Vācu strādnieku partijas demonstrācijā. Armija jau 1919. gadā lika Hitleram iestāties partijā, lai to uzraudzītu. Labs risinājums. Viņš tur paliek, lai kļūtu par politisko aģitātoru uz pilnu slodzi. Bavārija tolaik ir stipri labēja, bet vara Berlīnē drīzāk ir centriski kreisa. Tā ir Veimāras republika nosaukta pilsētas vārdā, kur pieņemta jaunā konstitūcija. Kļuvis bavārietis, Hitlers gaudo kopā ar vilkiem pret novembra noziedzniekiem, kuri parakstījuši pamieru un apkaunojošo Versaļas diktātu. Šādu noskaņojumu pārstāv armija, īpaši bijušie cīnītāji, kas pulcējās Minhenes aluskrogos, tādos kā Burger Broikeller, kur 1920. gada 13. augustā Hitlers pirmoreiz uzstājas ar konferenci, kuras nosaukums ir Kāpēc mēs esam antisemīti. Hitlera atbilde ir skaidra. Ņemot vērā dziļo naidu pret ebrejiem kopš sakāvis, antisemītisms ir labākais līdzeklis, lai piesaistītu nacionalistisko uzskatu piekritējus. 1921. gada jūlijas. Hitlers uzjundīs šīs ekstrēmi labējās grupas, kļūst par viņu vadoni un pateicībā saņem automašīnu, kas apliecina viņas svarīgumu. Tad viņš maina partijas nosaukumu. Hitlers savieno divus jēdzienus – nacionāls un sociālisms, lai aptvertu lielākas masas un parādītu savu antikapitalistisko nostāju. Nu DAP partijai būs jauns nosaukums – NSDAP. Nacionāla socialistiskā Vācu strādnieku partija, saīsināti tos dēvēs par nacistiem. Šajā mazajā Minhenes aluskrogā viņš uzzīmē partijas emblēmu. Viņš rakstīs Mein Kampf. Pēc daudziem mēģinājumiem izvēlējos sarkanu karogu, lai parādītu mūsu kustības sociālo apjomu, ar baltu aplikā nacionālu zīmi un kāškrustu, kā ārieša mūžīgā antisemīta simbolu. Lai apsargātu sapulces, viņš dibina SA, kaujas vienības mazu miliciju, kur apgādā ar jakām no bijušās Austro-Ungārijas muites noliktavām. Hitlera radikālisms panāk, ka biedru rindas pieaug no 2 līdz 20 000, gada laikā 10-kārt. Tas viņam izdevies pateicoties kādai rasistu sektai ar nosaukumu Tūles apvienība, pieminot mītisko Ziemeļu zemi. Tās locekļi finansē avīzi, bet šo līdzekļu avots ir šaubīgs. Tā kļūst par nacistu partijas ruporu ar jaunu nosaukumu Tautas novērotājs. Tās direktors Tūles apvienības loceklis ir Alfrēds Rozenbergs, kas uzskata sevi par antisemītisma teorētiķi. Drūms un bieži neprātīgs,
Viņš kļūst par vienu no lielākajiem holokausta iedvesmotājiem. Cits Tūles apvienības loceklis, tolaik students, ir Rudolfs Hess, kurš kļūst par Hitlera sekretāru un vienu no verdziskākajiem un fanātiskākajiem sabiedrotajiem. Pirmajiem domu biedriem pievienosies lielā kara varonis Hermanis Gērings, viens no slavenākajiem vācu gaisa iznīcinātāju pilotiem. Kā daudziem, viņam grūti pielāgoties civilajai dzīvei. Hitlerā viņš rodas savu kontrrevolucionāro ideju paudēju, tāpēc kļūst par otro numuru partijā un tostarp arī par koncentrācijas nometņu izveidošanas rosinātāju. 1922. gadā Hitlers liek Gēringam iet blakus ģenerālim Ludendorfam, kuram galvā smailā ķivere, tādējādi parādot bijušiem cīnītājiem, ka viņu karavadonis ir nacistu pusē. Jo Ludendorfs, būdams atbildīgs par 14. gada kara ievilkšanu, ir pārliecināts, ka politiķi viņam atņēmuši uzvaru. Šai domai piekrīt daudzi vācu ģenerāļi. Un Ludendorfa pievienošanās nacionālistu idejām paver jaunas izredzes Hitleram. Viss šķiet iespējams. Itālijā pie varas nāk galēji labējā Benito Mussolini fašistu partija. Vai vācu Mussolini būs Hitlers? 23. gads kļūs izšķirīgs. – 1923. gada 11. janvārī vācieši satriekti noskatās, kā franču un beļģu kareivji okupē Rūru, ogļu raktuju un smagās rūpniecības centru, jo Vācijai jāmaksā slavenās reparācijas, kuras noteicis Versaļas līgums. Franči un beļģi vēlas, lai viņiem maksā ar oglēm. Tad Berlīnas valdība pavēlas sākt pasīvo pretošanos. To ogļraču un dzelzceļnieku streiku, kurus nomainīs franči. Vāciešiem vairs nav ogļu, situācija kļūst bīstama. 1923. gada 10. martā tiek noslapkots franču virsnieks leitnants Pierre Skolpēns no 17. strelnieku bataljona. Viņa zārku ved cauri pilsētām, un franču virsnieki iepļaukā tos vāciešus, kuri nenoņem cepuri. Neaizmirstami kadri, kurus vēlāk plaši izmantos nacisti. Tāpat arī tos, kur redzami Krupa rūpnīcas 15 strādnieki, kurus franči nogalināja 31. martā. Vai arī sabotiera Alberta Šlagetera sodīšanu, kuru nacistu avīze padarīs par mocekli. Tā vaino arī franču armijas afrikāņu kareivjus izvarošanās. Nākot pie varas, Hitlers liks sterilizēt metisus, kas dzimuši no šiem sakariem. Pēc tam nežēlīgi atriepsies 1940. gadā. Hitlers nosoda valdības vājumu, kas pieļauj, ka franči izturas pret Vāciju kā pret koloniju. Vāciešiem salst. Viņi ir badā. Viņi mēģina nozagt frančiem ogles. Veimāras republika spiesta importēt ogles un maksāt streikojošajiem ogļračiem. Lielie izdevumi izraisa markas svārstības, tās vērtības strauji krītas. Vāciešiem par kilogramu kartupeļu nāks maksāt miljardu, bet nākamajā dienā jau 460 miljardu marku par maizes klaipu.
Neprātīgas inflācijas un bezdarba apstākļos Bavārijas galēji labējie mobilizējas ģenerāļa Ludendorfa vadībā. Pateicoties Ludendorfam, Hitleram izdodas apvienot tos seno cīnītāju grupas, kurus bija novājinājusi sakāvi. Viņš vēlas veikt valsts apvērsumu, doties uz Minheni, pēc tam uz Berlīni. Hitlers saka, mūsu ļaudis cieš tik lielu ekonomisku spiedienu, ja nerīkosimies tūlīt, viņi pāries pie komunistiem. Nacistiem izdevās tikt pie ieročiem, pateicoties atbalstam militārajās aprindās. Tomēr pēc zināmām svārstībām armija un policija nolēma palikt uzticīgas likumīgajai valdībai. No Hitleram Minhenē viss ir zaudēts. Tomēr viņš saglabā ilūziju, ka kopā ar Ludendorfu aizraus tautas masas, tāpēc ar saviem spēkiem stājas pretī policijai. Divas nometnes nostājas aci pret aci. Hitlers ir centrā baltā mētelī. Tā ir nacistu fotomontāža, lai radītu leģendu par Hitlera drosmi. Patiesībā viņš slēpās aiz miesas sarga, kurš gāja bojā apšaudē. Jo policija šāva, lai apspiestu Hitlera puču 1923. gadā. Pēc 10 gadiem, kad būs pie varas, Hitlers ieviesīs 9. novembra sēru ceremoniju ziemeļu pagānu rituālu garā, pieminot puča laikā nošautos 14 nacistus. Tiks nosaukts katrs vārds. Tūkstošiem nacistu un Hitlera jauniešu atbildēs ar šeit. Hitlers liks Minhenē uzcelt mauzoleju, pie kura vāciešiem būs obligāti jāsalutē ar pacelt roku, parādot godu tiem, kurus viņš dēvēs par novembra mocekļiem. Pat ejot garām, pat braucot ar velosipēdu. Turpinot izmantot puča mītu, Hitlers izgudros citu – nacistu asins karoga ceremoniju. Katru gadu Nirnbergā partijas kongresā bargas mīmikas pavadīts viņš svētīs partijas jaunās vienības ar svēto relikviju – asinīm notraipīto puča karogu. Šīs gandrīz mistiskās ceremonijas piedar pie nacistu melu teorijas. Patiesībā Hitlers bija slikti sagatavojis puču, improvizējis, nerūpējoties par detaļām. Viņš parādīja, ka ir impulsīvs un nespēja paredzēt notikumu sekas. Visi šie inscenējumi slēp fiasko, kas varētu pielikt punktu nacistu avantūrai. Jo pučs neizdevās. Hitleru arestēja un Nacionāls sociālistu partiju aizliedza. Izcilais austriešu rakstnieks Stefans Cveigs rakstīja: 1923. gadā pazuda kāškrusti un kaujas vienības. Hitlera vārds pagaisa nebūtībā. Trīs mēnešus pēc Hitlera aresta Minhenē sākas puča tiesas prāva. Hitleru vaino valsts nodevībā un 4 policistu slepkavībā, par ko viņam draud nāvissods. Ludendorfs, kurš nav pat aizturēts, ierodas tiesā luksusa automašīnā ar advokātiem. Hitleru tūlīt atbrīvo varonīgās pagātnes dēļ, kā arī tāpēc, ka viņam ir pamatīgs atbalsts. Viņu lielā mērā attaisnos. Hitlers, kas bija draudējis izdarīt pašnāvību, saprot, ka tiesa nav viņam tik nelabvēlīga.
Viņš atgūst savas oratora prasmes un ierasti vēršas pret valdību un ebrejiem. Process kļūst par negaidītu tribīni ar vien labvēlīgāku tiesnešu un aizvien plašākas publikas priekšā. Gluži loģiski spriedums ir daudz saudzīgāks nekā Hitlers paredzēja. Viņu notiesā uz 5 gadiem un ievieto ērtā kamerā ar skatu uz laukiem. Ieslodzījuma apstākļi vairāk līdzinās viesnīcai, jo viņš jebkurā brīdī var pieņemt tos, kas simpatizē nacistiem. Viens no viņiem pat atnes lauru vainagu tam, kuru devē par nācijas karstāko vēlmju iemiesojumu. Hitlers var pieņemt presi, viņš pat lasa Marksa darbus. Rudolfs Hess, notiesāts uz 15 mēnešiem par dalību pučā, atrodas blakus kamerā un pievienojas mazajai grupai, kas diskutē par cīņu starp dažādiem galēji labējiem spēkiem. Hitlera atgriešanās kļūst par nepieciešamību. Domu biedri ārpusē uzsāk iepriekšējas atbrīvošanas procedūru. Hitlers zina, ka drīz iznāks laukā. Viņš jūt nepieciešamību paust savus politiskos uzskatus pasaulē. Viņš diktē savu grāmatu Rudolfam Hessam. Tas raksta uz rakstām mašīnas un papīra, kuru viņam piegādājusi Winifreda Vāgnere, Hitlera apjūsmotā komponista vedekla. Winifreda, tāpat kā Vāgners, ir rasiste un abrīno savu lielo draugu Adolfu. Tekstus, kurus apstrādā nacistu žurnālisti, Hitlers vēlas nosaukt 4,5 gadu cīņas pret meliem, muļķību un gļēvumu. To uzskata par pārāk garu, tāpēc nomaina ar Mein Kampf, mana cīņa. Pat mūsdienās grāmata ir grūti saprotama. Tomēr tajā ir Hitlera pasaules uztvere. Nacisti to padarīs par jauno bībeli. To pārrakstīs kā svētos rakstus un pārlasīs kā viduslaiku slavenos manuskriptus. Hitlers murgo par augstākās rases cīņu, gaišmataino ģermāņu ārieti, par viņa uzvaru dzīves telpā, komunisma likvidāciju un Francijas iznīcināšanu, nemaz nerunājot par ebrejiem, kuri Hitlera prāt vispār nepiedara cilvēku dzimumam. Tolaik daudzi uztver šo grāmatu kā neprātīgu, kas noteikti bija kļūda. Gluži pretēji, to vajadzēja nopietni izlasīt, jo tā izraisīja 50 miljonu cilvēku nāvi. Hitlers iznāk no cietuma 1924. gada 20. decembrī, atbrīvots uz goda vārda par labu uzvedību. Viņš tagad jūtas kā Vācijas slaveno dibinātāju darbu turpinātājs, kā Bismarks. Viņš saka: cietuma laiks man deva neapgāžamu pārliecību, optimismu un ticību. Tomēr sākas ceļš tuksnesī. Mein Kampf ir neveiksme. Pārdod vien pirmās daļas 20 000 eksemplārus. Hitlers daudz laika pavada Bavārijas kalnu ciematā Berchtesgādenē, kur īrē namiņu. Tur viņš sastopa jaunu un skaistu kalponi Mariju Reiteri. Viņai ir 16 gadu. Tas ir īsts sakars. Viņa grib precēties. Viņš atsaka, piedāvājot kļūt par slepenu mīļāko, tāpat kā citām savaldzinātajām sievietēm, lai nenodarītu pāri savai misijai. Viņa Hitleru pameta.
Viņš rediģēja otro Mein Kampf daļu, kas veltīta dzīves telpas paplašināšanai Krievijas virzienā. Līdz Hitlera nākšanai pie varas 1933. gadā grāmatai būs vidējas sekmes. Kad tas būs noticis, Mein Kampf kļūs gandrīz vai par obligātu. Valsts to dāvās jaunlaulātajiem. Ja kādā bibliotēkā nebūs šīs grāmatas, viņu varēs denuncēt. Krupa tērauda lietoju direkcija to dāvās labākajiem strādniekiem. Kaut vai ar varu, bet Mein Kampf pārdos vairāk nekā 80 miljonus eksemplāru. To pārtulkos visās valodās. Autortiesību izmaksas būs astronomiskas. Hitlers kļūs ļoti bagāts. 1925. gada 27. februārī Hitlers atgriežas uz politikas skatuves slavenajā Minhenes alus krogā, kur sākās pučs. Viņš apstiprina, ka ir nacistu līderis, tieši tad notiek kas tāds, kas viņam palīdzēs. Jaunās vācu demokrātijas iemiesojums, pirmais Veimāras republikas prezidents sociālists Eberts, mirst 57 gadu vecumā no ielaista apendicīta. Vācieši šis sērs panes īpaši smagi tāpēc, ka valdībai bija izdevies apturēt inflāciju un uzsākt valsts atzimšanu. Vāciešiem jāvēlē jauns prezidents. Viņi redz, kā kampaņā atgriežas kāškrusti. Nacistu partija vairs nav aizliegta, jo to vairs neuzskata par bīstamu. Tomēr apvienoto labējo spēku kandidāts, joprojām Ludendorffs, saņem knapi 1% balsu. Ludendorfa sakāvi ir paprātam Hitleram, kurš atbrīvojas no galvenā sāncenša, kuram iepriekš tēlojas domu biedru. Viņš atklāja savu politisko instinktu un saka, tas bija mūsu žēlastības cirtiens. Ievēl citu pirmā kara vadoni, impozanto maršalu fon Hindenburgu. – 1870. gadā būdams jauns virsnieks, Hindenburgs bija klāt Vācu impērijas pasludināšanā Versaļas pilsgalerijā. Viņš nomierina armiju, apvieno konservatīvos, satraucot kreisos un Eiropu. Hitlers nogaida. Nacistu partija izplatījusi metastāzes visā Vācijā. Tās rindās ir ap 170 000 biedru. No savas SA milicijas Hitlers izveidojis īstu privātu armiju. Viņi ir arvien jaunāki, tomēr nekādu ilūziju. Pusmilitārie formējumi pulcē brutālus fanātiķus slepkavas. Jaunajā brūnajā uniformā tērptos nosauc par brūnkrakliem. Tā ir Musolīni melnkraklu imitācija. Viņiem pirms dažiem gadiem izdevās ienākt Romā. Vēl viens no Musolīni aizņemts kods. Romiešu sveiciens. Izstiepta roka ar skaļu saucienu. Musolīnī tas bija Viva il Duce, bet Hitleram būs Heil Hitler. SA uniformu radījusi neliela vācu stilistu komanda. Tostarp Štutgartes modes mākslinieks Hugo Boss, kas nodrošinās reklāmu. Hugo Boss, nacistu partijas biedrs, radīs arī šausminošo melno SS formu Führera aizsargiem, kā arī Hitlera jaunatnes uniformu.
Tas maksā daudz naudas. Līdzekļi nāk no ierindas biedru makiem, kā arī no bagātiem nacistu simpatizētājiem, tostarp no smagās industrijas magnāta Friča Tīsena, kur strādnieki ir gatavi izliet jaunus lielgabalus. Un arī no pasaulē atzītākā automobīļu konstruktora Henrija Forda. Antisemīts Henrijs Fords ļoti palīdzējis nacistu partijai, ziedojot visu peļņu no mašīnu pārdošanas Vācijā. Vēl vairāk. Fords katrā Hitlera dzimšanas dienā personīgi ziedos $50,000, tolaik visai prāvu summu. Fords būs pirmais ārzemnieks, kuru nacisti apbalvos ar vācu ērgļa nopelnu ordeni. Tā veidojas līdzekļi partijas sajietu organizēšanai, plašai propagandas operācijai, lai ietekmētu sabiedrisko domu un sagrupētu spēkus. Nacistu lozungs skan: Vācija mosties! Kopš 1927. gada Hitlers izvēlas Nirnbergu par nacistu bastionu un vēsturisko centru. Tā ir viduslaiku pilsēta, simboliska vāgneriska dekorācija, kas uzsver saikni ar viduslaiku ģermāņu karotājiem. Hitlers to dēvē par savu ideoloģisko galvaspilsētu. Viņš vēlas arī parādīt partijas pakļaušanos Führeram, vadonim. Šo personības kultu palīdz veidot Hitleram pietuvināts fotogrāfs Heinrichs Hofmanis. Allaž notikumu centrā pārliecināts nacists, fotokameras leika virtuos. Viņš vienmēr ir blakus savam saimniekam. Hofmanis uzņem pārsteidzošu fotogrāfiju sēriju, lai parādītu Führera cilvēcisko būtību. Kā arī lai piesaistītu sieviešu elektorātu, tādu, kā to iedomājas nacisti. Mazajā Hofmaņa studijā Minhenē Hitlers joprojām Vāgnera un viņa operu dziedātāja plašo žestu iedvesmots apgūst valdonības izpausmes, pirms tās pielietot praksē pirmajos nacistu sajietos. Hitlers saka: cilvēku masa ir sievišķīga un stulba. Vienīgais, kas to padara stabilu, ir emocijas un naids. Deutsches Volk hilft dir selbst. Jeder soll helfen. Diesem unharten Zwang beugen. Naids. Esā to tagad sēj visā Vācijā, sākot ar ebreju kvartāliem lielās pilsētās. Līdz šim vēl mierīgajā sabiedrībā Stefans Cveigs jūt mostamies vardarbību. Viņš raksta: tā bija fašistu metode, bet Vācijā īstenot ar militāru precizitāti. Pēc svilpes svilpiena SA zibens ātrumā lēca no mašīnām, sita ar stekiem, bet pie nākamā svilpiena atkal bija mašīnās un devās prom, tāpat kā bija ieradušies. Tomēr terors un vārmācība dod skopus rezultātus. 1928. gada vēlēšanās viņi saņem vien 2,6% balsu, mazāk nekā 1 miljonu vēlētāju. Komunisti saņem 3 reizes vairāk, centristi 4 miljonus, labējie 5, bet sociālisti 10 miljonus balsu.
Tomēr šie 2,6% vācu vēlētāju pārsvarā laucinieki pieļāva 12 nacistu deputātu iekļūšanu Reichstāgā, Berlīnes deputātu palātā. Tā ir sensācija, jo visi ir SA uniformās. Viņu vidū atgriezies Hermanis Gērings. Puča laikā ievainots vēderā, viņš krietni pieņēmies svarā un saglabājis smagu atkarību no morfija. Tas ir lielais Josefa Gebelsa uznāciens. Viņš atbilst Nīčes definīcijai no 19. gadsimta. Fanātisms ir vienīgā gribas forma, kuru var iedvest vārgajiem un kautrīgajiem. Gebels ir tālu no garā blondārieša tēla. Viņš ir maza auguma, klibo, kailiek ciest no bērnības, izraisot mazvērtības kompleksu, toties to atsver vēlnišķīga gudrība. Pirmām kārtām viņš ir dumpinieks, aizrāvies ar marksismu pirms satiek savu elku Adolfu Hitleru. Gebelsam viss kļūst skaidrs. Ebreji kavējuši viņu kļūt par izcilu rakstnieku, noraidot manuskriptus. Komunisti sēj hausu. Viņš saka, mēs ienākam Reichstāgā kā vilki aitu kūtī. Neviens cits deputāts, nedz arī publika to neapjēdz. Visu domas apkopo Frankfurter Zeitung, kas raksta: Hitleram nav ne domu, ne pārdomu. Viņš ir bīstams neprātis. Ja viņš nonācis te, tad tikai tāpēc, ka burtiski izpratis kara ideoloģiju, to interpretējis primitīvā veidā, it kā mēs dzīvotu barbaru uzbrukumu laikā, kad sabruka Romas impērija. Vācija neuztraucas. Šķiet jānotiek lielai katastrofai, lai Hitleram būtu kāda nākotne. Britu vēsturnieks Ians Keršovs raksta: bez lielās depresijas, 1929. gada krīzes, bez buržuāzisko, liberālo un konservatīvo partiju sašķelšanās, Hitlers nebūtu nokļuvis uz politiskās dzīves skatuves. Tomēr Hitlers izmantoja visas iespējas. Mēs esam izvēlējušies mērķi un ejam uz to fanātiski un nežēlīgi līdz pat kapa malai. Nākamā sērija Führers. Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija. No franču valodas tulkojusi Elita Korņilova, redaktora Laura Hansone. Skaņu režisors Mārcis Kreitsmanis, lasīja Eigars Rozenbergs.